Mēs esam uzņēmums 3D 360 un nodarbojamies ar 3D skenēšanu, virtuālajām tūrēm un veidojam unikālus, vizuāli pievilcīgus virtuālās tūres un 3D modeļus. Darbojamies mēs Ķekavas novadā. Esam arī izveidojuši pašu savu platformu, kur klientiem ir iespējams ielogoties iekšā savā virtuālajā tūrē, savā vadības panelī, redzēt pilnībā visas statistikas un veikt arī izmaiņas pašiem savā virtuālajā tūrē, respektīvi, piemēram, ja kaut kāda regulāri mainās informācija par darba laikiem vai par pieejamībām. To visu var ļoti ērti vienā panelī visu izmaiņot klienti. Turklāt mēs šobrīd esam izveidojuši arī navigācijas rīku, kas tiek balstīts uz šīs pašas virtuālās tūres 3D modeli, piemēram, priekš lielveikaliem, kur ir aizstāt tradicionālās kartes, aizstāt ar virtuālās tūres navigācijas rīku, vai arī ar pavisam jauns jaunums ir tas, kad mēs izmantojam vēl augmentēto realitāti. Kas tas ir? Tas ir ar telefonu kameru, mēs pastamies cauri tā kā caur portālu, mēs izvēlamies, kur mēs gribam aiziet, un telefonu kamerā mums tāds robotiņš virtuāli pavada līdz konkrētiem galamērķiem, kur mēs vēlamies nonākt. Šeit jums varētu parādīt, kā izstās mūsu jaunākais projekts, ko mēs esam realizējuši uz bērnu slimnīcas teritoriju. Tātad šī ir simulācija, kas darbojās arī uz mobiliem telefoniem, planšetdatoriem, uz jebkuras ierīces, kur ir pieejams internetu pārlūku programma. Un mēs iedomājamies, kad mēs šobrīd esam iebraukuši bērnu slimnīcas teritorijā. Teritorija ir pietiekami liela un viņā ir pietiekami viegli apmaldīties. Un tāpēc mēs esam izveidojuši šādu rīku, kas uzreizām parāda norādes. Mums ir izvēle kustību traucējumam vai īsāko ceļu, un mēs uzspiežam sākt pārvietošanos, un automātiski telefonā vai datorā viņš parāda, kā nokļūt uz konkrēto galamērķi, ko jūs meklējat. Viss sākās tikai ar vienīgu virtuālo tūri. Tā kā mēs esam izveidojuši virtuālo tūri, mēs esam līdz ar to izveidojuši telpas digitālo tvīdu. Tā arī pat var nebūt telpā, varbūt arī ārpus telpām, kā jūs tikko redzējāt. Kad šī virtuālā tūra tiek izveidots, mēs tālāk varam viņu apaudzēt mukām vizuālām informācijām vai vizualizācijām. Mēs viņu varam papildināt ar papildus 3D modeļiem. Un mēs no viņas varam arī izņemt ārā no šīs virtuālās tūres datus, E57 datus, kas nodara arhitektiem, būvniekiem, būvinženieriem un mēbeļu ražotājiem. Kaut mēs arī varam izveidot virtuālo tūri jau no neeksistējušas vietas. Respektīvi, mēs neņemam, neskanējam, mums atsūta 3D modeli, un mēs no šī 3D modeļa izveidojam vizuālu virtuālo tūri. Mūsu klientu lokā ietilpst lielveikali, piemēram, Rīga Plaza, Sāga, Āgenskalna tirgus. Mēs esam noskanējuši arī jauno arēnu Ogri kopā ar Ogres valsts ģimnāziju. Mēs esam arī digitalizējuši jauno Rīgas teātri. Un pats lielākais, ko mēs esam digitalizējuši, tas ir Meža parka lielā estrāde. Visu šo informāciju, ko es jums padalījos, varat arī ieraudzīt mūsu mājaslapā www.3d360.lv. Un tur jūs arī varat redzēt visus mūsu publiskos piemērus un paraugus.